Sveicināti, dārgie draugi! Laipni lūgti atpakaļ starp rindām, un šodien joprojām runāsim par Double Game Weekiem. Šodienas raidījumā parunāsim atkal par dubultajām spēlēm, jo aktualitātes vienmēr tiek atjaunotas un vienmēr mēs varam piekurģēt mūsu komandu, kā arī būs populārākie ieteikumi un varbūt kaut kādi kandidāti, kuri nav tik labi vai tik spīdoši savās komandās, kā arī klasiskais nedēļas uzvarētājs. Tātad dubultās spēles, dubultie game weeki 25-26. Mēs redzam, ka tiek pievienota Liverpoola ar Lutonu. Šeit man interesē tieši Lutona, jo Ross Barklijs, Adebayo un kopumā Lutona parāda ļoti agresīvu spēli, ļoti daudz golu. Ja jūs esat pārliecināti par savām spējām un nebaidaties riskēt, Ross Barklijs, Adebayo un Dotijs aizsardzībā būtu ļoti drosmīgas izvēles. Protams, arī Liverpoola, kā mēs redzam, Salahs būs atpakaļ 17. februārī, tieši, ja es nemaldos, uz dubulto game weeku, bet mums ir jāatcerās, ka hamstringa savainojums ir no tiem, pēc kura ir grūti atgūt savu fitnesu vai tā teikt formu. Tāpēc iespējams Salahs izies kaut kur uz mājiņu un tas būtu diezgan riskanti paņemt Salahu, nokapteiņot viņu un redzēt, kā viņš nospēlē tikai vienā no spēlēm un ne visu spēles laiku. Bet, ja gribat riskēt, Salahs arī laba izvēle. Protams, ļoti daudz cilvēku izvēlēsies Haalandu kā kapteini. Es domāju, tie būs ap 80% menedžeru. Visdrošākā izvēle. Haalands pagaidām nav parādījis ar Takinga Tonus, neskaitot vienu piespēli, bet es domāju, tas nemainīs menedžeru domas par viņu kapteiņošanu dubultajā nedēļā. Fodens, De Bruyne, arī labi varianti. Mēs redzam, kā Fodens noformēja hat-triku. Es teikšu tā, Fodens ir ļoti spīdoša zvaigzne. Viņam ir kapacitāte taisīt vairāk pa vienu hat-triku sezonā, viennozīmīgi. Bet arī, ja mēs skatījāmies spēli, mēs redzējām, ka tās bumbas bija atlaicošās, tās bija izspēlētas tieši uz Fodenu un iespējams tur nebija tik daudz individuālās meistarības vai tik daudz uzbrukumu pa vārtiem, lai viņš atkārtotu kaut ko tam līdzīgu dubultā nedēļā. Atgriezīsimies pie Liverpooles. Labākās izvēles joprojām paliek Diogo Jota un Trents Alexander-Arnolds. Jā, es esmu viņu pārdevis, bet tas vēl bija pirms es uzzināju. Es biju nojautis, ka būs dubultā nedēļa, bet gribējās izvēlēties Walkeru, kaut ko pamainīt, kā arī atbrīvot līdzekļus priekš Haalanda. Bet, ja jums līdzekļi, jūs ticat Liverpoolai, Trents Alexander-Arnolds, Diogo Jota, iespējams Lučo, šie spēlētāji ļoti solidi izvēles. Tagad nedaudz par spēlētājiem, no kuriem es būtu izvairījies. Protams, Alvarez ir viens no tiem spēlētājiem, kuru menedžeri diezgan intensīvi pārdod, bet, manuprāt, šī pārdošana nav pietiekami daudz pamatota. Spēlētājs spēlē pamatsastāvā. Ir riski, ka viņš nebūs tur vienmēr iekļauts, bet Alvarez ir laba izvēle par to cenu, pa kuru viņš ir pieejams, un ja jums ir brīva slota uzbrukumā un neesat triple up uz City spēlētājiem, Alvarez, manuprāt, viņam ir jāpaliek. Bakayoka Saka, šis kandidāts man bija uz jautājuma zīmes. Šobrīd viņš nospēlēja diezgan decent spēli pret Nottinghamu, joprojām ļoti daudz iespējas uzbrukumā, un es izvēlos viņu atstāt. Toties man ir jauns kandidāts uz mājiņu, un tas ir Garets Bowens. Diemžēl nopērkot viņu, viņš neatnesa man nevienu attacking returnu, ļoti beidīgi 4 spēles, bet tam ir iemesls. Manuprāt, tā nav Bowena vājā forma, tā ir kopumā West Hamas vājā forma. Mēs redzam, ka Lukas Paketā ir atslēgas spēlētājs West Hamā, un bez viņa West Hamai ir sarežģīti. Viņi nevar realizēt tos punktus, nevar realizēt tos pretuzbrukumus, ko viņi bija realizējuši iepriekš. Un, diemžēl, Lukasam ir ikra trauma un tikai 25% iespējamība par spēlēšanu. Ja tā turpināsies, es Bowenu mainīšu. Mūsu nedēļas uzvarētājs Markus Baumanis ar komandu FK Shooter.
pārliecinošiem un iespaidīgiem 120 punktiem. Onana vārtos nepaveicās ar Burnu, tieši tāpat kā man Tripjērs nospīdēja. Volkers 2 punkti, negribās atkal jokot par viņa bērniem un ģimenes dzīvi, bet es biju gaidījis kaut ko vairāk. Garnačo diferenciāls 16 punktu, Saka 9 punkti, Fodens 20 punktu, Palmers 8 punktu, Žau Pedrā 8 punktu, diferenciāls kapteinis 36 punkti, Watkins un Haalands 5 punkti. Tiešām cienīga uzvara, ļoti pakāpies arī gan Latvijas, gan mūsu iekšējā reitingā. Apsveicu tevi, Markus, un cerams, ka tu cīnīsies tālāk par Latvijas top 50. Gribētu arī uzslavēt mūsu spēlētāju Haļavā Fordevin, Kasparu Grīnbergu, kurš Latvijā ir top 10 un pārliecinoši virzās uz priekšu. Ļoti drosmīga spēle, kas man patīk, nav akadēmiska, vienmēr ir diferenciāls spēlētājs, ir kāds universāls kapteinis, kas par tā tik turpināt, un es turēšu par tevi īkšķus. Un uz šīs nots mēs pabeigsim mūsu raidījumu. Protams, būs īsais video tieši pa galveniem transferiem uz nākamo Game Weeku. Palieciet kopā ar mums un spiediet laiku. Visu labu!